No, no, yeah, no, no, no. Spēlētājs laikam palaidīs garām, tāpēc, ka tad būs ilgi. Jā. Tieši kā pa treneri, pa pēdējiem 2 gadiem. Tā ir numur 1 komanda, kas man, sportiskā ziņā, kas nepatīk. Nepatīk laikam tāpēc, ka viņi uzvar čempionātā. Un nepatīk vienkārši, jo viņi, jo labāk viņi, jo vairāk viņi uzvar, jo viņi vairāk nepatīk, un jo vairāk gribas savākt no viņiem to titulu. Pārāk teikt tā, laikam, Ventspils spēlē laikam to pragmatisku futbolu, jā, tas varbūt ne tikai mēs to esam novērojuši, bet vispār visi Latvijā, jā, un to pašu, ko Mareks saka, kad mēs ar konto, teiksim, spēlēm, tas futbols ir dzīvāks un atklātāks un vairāk momentu, tomēr ar Ventspilu viņiem nemainās spēles stils vairākus gadus un vienalga, kurā vietā viņi var atrasties. Visu laiku pirmā vietā būt un jau vinnē čempionātu, viņi tik un tā spēlēs ar vienu teiksim, sastāvu un spiedīs rezultātu no sevīm ārā. Ja? Būs 4. atkal viņi spēlēs tāpatās. Tā kā tas viņu futbols pragmatiskais ir. Ja? Mēs tomēr paši esam, varbūt nosaukt sporta ziņā, tāda dzīvāka komanda un mums patīk, ja mēs varam tur ielaist vārdus, bet mēs nepievēršam tam uzmanību un mēģinām spēlēt savu futbolu. Man tīri personiski patīk tieši Ventspils, jo mēs esam pilnīgi, man liekas, atšķirīgas komandas. Viņi ir pragmatiski, stabili, disciplinēti. Viņi zina, uz kurien iet, viņi iet savu ceļu. Mēs esam, tas, kas mums uz laukuma notiek, ātri maziņi futbolisti, kur veido to hausu, tā kā vēja tātad. Un mēs esam pilnīgi atšķirīgi un gribās viņiem pierādīt, ka mēs varam uzvarēt. Mēs varam uzvarēt ar šito futbolu. To saliedietību tādu. Viņiem tā mašīna jau ir gatava. Mums tā mašīna ir savādāk un gribās, lai pierādīt, ka mēs esam labāk. Vienmēr ir devis kaut kādu papildu spēku, kad var spēlēt ar pastarīt turnīru tabulas, jā, vai ar līderu komandu, bet jo vairāk cilvēku tribīnē, jo tas dod vairāk motivācijas futbolistiem, jā. Kā treneriem varbūt tu kliedz uz laukumu spēlētājiem, un tu nevari viņu sakliegt, jo tās tribīnes, kad pārdzīvo un kad tur pa to tribīnu zem jums staigā tas skatītāji, atbalstītāji, tas sarunas, un tu nevari sakliegt futbolistu, un tas arī dod tādu impulsu, un tu jūti, un tu gribi pārtiet gan viņus, un lai tu sadzird skatītāji. Skaidrs vēlētos, lai mums nāktu, lai mums būtu varbūt vienīgā pilsēta valstī, kur ir pilns stadions. 5000, domāju, katrs būtu par to tikai priecīgs. Un es ceru, ka kādreiz mēs to sasniegsim un kad nāks mums pilns stadions. Kad gribēs cilvēki tikt stadionā, bet nebūs tas iespējams. Tas, kas notiek Liepājā skatītājiem, es domāju, to visi redz un zina, un tas ir fantastisks. Un pat nav šaubu, ka mēs ejam uz augšu tajā ziņā. Ka tas ceļš ir tikai sācies, bet es domāju, nevienam nav neviena šaubu, kas neprogresēs. Kad skatītāji nāk vairāk cilvēki Liepājas staigā sarkan-baltijas krāsās, uz ielām tu to jūti, kafejnīcu tu to jūti. Tas progresēs ir viennozīmīgi, tas ir super, tas ir liels pluss. Vienīgais, ko es gribētu, varbūt no skatītāja, varbūt tas uzreiz nebūs tik ātri, bet ir situācijas spēlē, kur ir palicis 5 minūtes, tā kā mums spēlēja Jelgavu, kad mēs 0-1, 85. vēl bija 0-1.
Un tas atbalsts, ko dod skatītāji, tas spiediens, tas viņa enerģētika, viņi arī var izmainīt spēles gaitu. Varbūt arī momentā Jelgava, ja viņi būtu mierīgi un klusi skatījušies, turpinājuši spēli, varbūt arī tā beigtos 0-1 tā spēle. Ja? Viņi sāk atdot emocijas, sāk ticēt, ka komanda var izglābt to spēli. Un es domāju, tas arī velk uz priekšu momentos spēlētājs, kad viņi fiziski noguruši uz spēles beigām kaut kur skatītājs. Es gribētu, lai viņi atcerās visu laiku to, kā viņi to izdarīja Jelgava vai Skonto, kā viņi var mainīt arī spēles gaitu. Tas ir super, tas ir ļoti labi. Izskaidrojumi nemaz nav, kā trenerim man pašam, kā futbolistam, kur es spēlēju. Jo tur nevajag neko, tu saproti, ka ir jāiet un ir jādara.